Labdien! Mani sauc Viktors Barviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 20. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu pa Apostoļu darbu grāmatu. Šis sprediķis izmantos sekojošos avotus, vai arī daļu no tiem, sevišķi it īpaši Jasona Heigoda sprediķi. Pāvils ir uzsācis savu 3. misijas ceļojumu un atrodas Efezā, kas ir Mazāzijā, Āzijas apgabalā, mūsdienu Turcijā. Šis ceļojums ir attēlots kartē. Pāvils ir pavadījis ilgāku laiku Efezā un ir iznācis sveiki no nemieriem evangēlija dēļ šajā pilsētā un atstās Efezu. Apostoļu darbu grāmatas 20. nodaļā no 1. līdz 3. pantam ir rakstīts: vēlāk, kad nemiers bija norimis, Pāvils saaicinājis mācekļus un tos drošinājis, atvedījās un devās ceļā uz Makedoniju. Pārstaigājis šos apvidus un daudz pamācoša tiem runājis, viņš nonāca Grieķijā, tur palicis 3 mēnešus, viņš gribēja pārcelties uz Sīriju, bet tā kā jūdi viņam uzglūnēja, viņš nolēma griezties atpakaļ caur Makedoniju. Pāvils dodas uz vietām, kur jau bija sludinājis evangēliju, uz Makedoniju, kur piemēram ir draudze Filipos, uz Grieķiju, kur ir draudze Korintā. No turienes tagad viņš rakstīs vēstuli, tas ir no Korintas, rakstīs vēstuli romiešiem, kas mums ir Bībelē. 3. pantā ir rakstīts, tur palicis 3 mēnešus, viņš gribēja pārcelties uz Sīriju, bet tā kā jūdi viņam uzglūnēja, viņš nolēma griezties atpakaļ caur Makedoniju. 1. vēstules korintiešiem 16. nodaļa ļauj vēl vairāk ieskatīties Pāvila kalpošanā šajā laikā. Pāvila 1. vēstules korintiešiem 16. nodaļā no 1. līdz 4. pantam ir rakstīts, bet attiecībā uz vācamajām dāvanām svētājo labā dariet tā, kā es esmu noteicis Galatijas draudzēm, ik katrā 1. nedēļas dienā, lai ik viens, cik bijis iespējams atlicināt tur gatavībā, ka dāvanas nav jālasa tikai tad, kad es nākšu, bet, kad es nākšu, tad sūtīšu jūsu izvēlētos ar vēstulēm nonest jūsu mīlestības dāvanas uz Jeruzālemi, bet, ja izrādītos par vēlamu, ka arī es turp eju, tad tie man var nākt līdzi. To Pāvils raksta no Efezas pirms došanās uz Makedoniju un Grieķiju šajā 3. misijas ceļojumā. Pāvilam ir nodoms savākt ziedojumus no korintiešiem un citiem kristiešiem, lai palīdzētu kristiešiem Jeruzālemē, kuriem šajā laikā ir liela vajadzība. Pāvils gatavo korintiešus savā vēstulē viņiem. Lasīsim tālāk šajā Pāvila vēstulē korintiešiem. No 5. līdz 9. pantam ir rakstīts, bet pie jums es nākšu, kad būšu izgājis Makedonijai cauri, jo es gribu doties caur Makedoniju. Varbūt es pie jums kādu laiku palikšu, varbūt visu ziemu, tad jūs varat mani izvadīt ceļā, kurp es aiziešu. Es jūs negribu redzēt tikai garām ejot, bet ceru, ja tas kungs gribēs, pie jums palikt kādu laiku, bet Efezā es gribu palikt līdz vasaras svētkiem, jo man atvērušās plašas durvis sekmīgai darbībai, bet arī pretinieku daudz. Šajā 3. misijas ceļojumā Pāvils būs Korintā 3 mēnešus. Lasīsim tālāk Apostoļu darbu grāmatā. 20. nodaļā no 4. līdz 6. pantam ir rakstīts, viņu pavadīja Berojietis Sopatars, Piredēls, bet no tesalonikiešiem
Aristarks un Sekunds, Derbietis Gais un Timotejs, un no Āzijas Tihiks un Trofims. Tie pa priekš izgājuši gaidīja mūs Troadā. Mēs aizbraucām pēc neraudzētās maizes dienām no Filipiem un nonācām 5 dienās pie viņiem Troadā, kur mēs palikām 7 dienas. Šeit ir minēti vīri, par ko Pāvils runā savā pirmajā vēstulē korintiešiem 16. nodaļā 3. pantā. Bet, kad es nākšu, tad sūtīšu jūsu izvēlētos ar vēstulēm nonest jūsu mīlestības dāvanas uz Jeruzalemi, kas nodrošinās ziedojuma nonākšanu tur, kur vajag, un arī to, ka neviens nevarēs Pāvilu grēkā šajā lietā apsūdzēt. Šie vīri nāk no draudzēm, ko Pāvils bija iepriekš nodibinājis. Apostļu darbu grāmatas 20. nodaļas 7. pantā ir rakstīts: pirmajā nedēļas dienā, kad mēs bijām sanākuši maizi laust, Pāvils gribēdams nākamajā dienā doties ceļā runāja uz tiem, un viņa runa ilga līdz pusnaktī. Pirmā nedēļas diena ir svētdiena, diena, kurā Jēzus augšām cēlās. Pirmie kristieši turēja galveno sapulci svētdienā. Ņemot vērā 6. pantu, var spriest, ka Pāvils paliek Troadā 7 dienas, lai varētu sanākt kopā ar draudzi maizi laust. Maizes laušana var nozīmēt piedalīties kopīgā maltītē. Maizes laušana var būt norāde uz kunga mielastu. Šiet uz abām lietām šeit, jo pirmie kristieši turēja kunga mielastu sadraudības mielasta laikā. Kaut kas īpašs notiek pirmajā nedēļas dienā. Pāvils gribēdams nākamajā dienā doties ceļā, runāja uz tiem, un viņa runa ilga līdz pusnaktī. Pāvils izmanto iespēju uzrunāt šos mācekļus. Mācekļi izmanto šo iespēju ieklausīties apostulī. Lasīsim atkal Pāvila 1. vēstules korintiešiem 16. nodaļas 1. 2 pantus. Bet attiecībā uz vācamajām dāvanām svētājo labā dariet tā, kā es esmu noteicis Galatijas draudzēm, ik katrā pirmajā nedēļas dienā, lai ik viens, cik bijis iespējams atlicināt tur gatavībā, ka dāvanas nav jālasa tikai tad, kad es nākšu. Kādēļ pirmajā nedēļas dienā? Tādēļ, ka šie kristieši, acīm redzot, sanāk kopā pirmajā nedēļas dienā. Tas ir svētdienā. Šajā dienā agrīnie kristieši sanāk kopā, lai atcerētos Jēzus nāvi, turot kunga mielastu, lai arī atbalstītu, stiprinātu un iepriecinātu citu. Apostļu darbu grāmatas 20. nodaļas 7. pantā ir rakstīts: pirmajā nedēļas dienā, kad mēs bijām sanākuši maizi laust, Pāvils gribēdams nākamajā dienā doties ceļā runāja uz tiem, un viņa runa ilga līdz pusnaktī. No 8. līdz 9. pantam ir rakstīts: augšistabā, kur mēs bijām sapulcējušies, bija daudz eļas lukturu, bet kāds jauneklis vārdā Utiks sēdēja uz palodzes un bija iegrimis dziļā miegā, tāpēc, ka Pāvils tik ilgi runāja, un miega pārvarēts, viņš nokrita no 3. stāva un tika pacelts nedzīvs. Oi! Vairākums cilvēki mūsdienās Eiropā neiet uz darbu svētdienās, taču ļoti daudz Romas impērijas iedzīvotāju un daudz kristiešu toreiz strādā katru dienu. Tātad šie sapulcējas vakarā, nevis svētdienā no rīta. Pāvils ilgi runā, cenšoties maksimāli svētīt viņus. Varam iedomāties, ka Utiks ir strādājis visu dienu, bet tagad klausās Pāvila garu uzrunu samērā tumsā istabā. Vai tev kādreiz ir nācis miedziņš sprediķa laikā? Tā gadās, Utiks neiztur, aizmieg, nokrīt un nomirst. Protams, Pāvils
pārtrauc savu uzrunu. No 10. līdz 12. pantam ir rakstīts: Pāvils nokāpa zemē, nometās pār viņu un to apkampis sacīja: neuztraucieties, viņa dvēsele vēl ir viņā. Uzkāpis augšā, viņš lauza maizi un baudīja. Vēl labu laiku līdz rīta ausmai sarunājies, viņš aizgāja, bet viņi zēnu atveda dzīvu un ļoti priecājās. Iedomājies, ka tu piedalies šajā sapulcē, lai svinētu dzīvību, ko evaņģēlijs atnes, bet tad kāds traumatiski nomirst. Viss apstājas šokā, taču Dievs atgriež jaunieti pie dzīvības caur apustuli. Evaņģēlijs tiek parādīts spēkā. Jaunietis ir atgriezts pie dzīvajiem, taču draudze ir tik nodota Dievam, ka viņi nedodas mājās, bet sarunājas līdz rīta ausmai. Ja vēlies redzēt kaut ko tik fantastisku, tad esi klāt tad, kad cilvēks kristās ir iegremdējās Jēzus Kristus vārdā uz grēku piedošanu, saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Tāda dzīvības saņemšana dod mums mudinājumu doties uz priekšu pa Kristus ceļu. Vai mēs esam tik nodoti Kristum, vai mūsu sludināšana ir līdzīga viņu sludināšanai? Pirmajā vēstulē korintiešiem 1. nodaļā no 17. līdz 25. pantam Pāvils raksta: jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura. Pāvils to saka, jo viņš nevēlas veicināt Kristus šķelšanos, veidojot sev kliķi. Pāvils ne īpaši vēlas būt tas, kas fiziski krista cilvēku. Taču Pāvils pats raksta par to, cik nepieciešama pestīšanai kristīšana ir. Tālāk no 18. panta ir rakstīts: jo vēsts par krustu ir ģekība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks, jo ir rakstīts: es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Kur paliek gudrie, kur rakstu mācītāji, kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģekībā? Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam lapa tika izglābt ticīgos ar ģekīgu sludināšanu. Jūdi prasa zīmes un grieki meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģekība, bet tiem, kas aicināti tik labi jūdiem kā griekiem, Dieva spēks un Dieva gudrība, jo Dieva ģekība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka. Jautājums nav, vai cilvēki saprot, cik fantastiski mēs esam. Jautājums nav, vai cilvēki saprot kaut ko citu par mums. Jautājums ir, vai viņi saprot Kristus krustā sisto un augšām celto spēku. Tur Dieva spēks redzams vislabāk, visskaidrāk, visspēcīgāk. Tātad kristieši sludina Jēzu Kristu krustā sisto. Neatturēsim šo Dieva vēsti no cilvēkiem. Tā ir kristiešu vēsts. Kā ar misiju? Misija ir samierināšanās ar Dievu caur Jēzus upuri pie krusta. Pieņem to un kļūsti par mācekli. Ir vēsts kristiešu. Vēsts ir samierināšanās ar Dievu un misija ir samierināšanās ar Dievu. Otrajā vēstulē korintiešiem 5. nodaļā no 11. līdz 21. pantam Pāvils raksta: tad pazīdami bijību tā kunga priekšā mēs pārliecinām cilvēkus, bet Dievam esam pazīstami. Es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņā esam pazīstami. Mēs jums sevi atkal
neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai varat nostāties pret tiem, kas lielās ar ārešķīgo un ne ar to, kas sirdī. Ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam par godu, ja esam apdomīgi jums par labu, jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam. Tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši, un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Tad no šī brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas, un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns, bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu, jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Kas ir mūsu misija? Ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Vēsts un misija atskan kristiešu Dievu pielūgšanā. Agrīnas draudzes dievkalpojumos varēja skaidri redzēt Kristus vēsti un Kristus misiju. Vēstulē Kolosiešiem 1. nodaļā no 15. līdz 23. pantam Pāvils raksta par Jēzu Kristu, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas, viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Viņš ir savas miesas, proti draudzes, galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. Jo Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu sava sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, viņš tagad salīdzinājies savā cilvēciskā miesā, izciesdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņa priekšā, ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evangēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. Dieva pielūgšanā uzmanības centrā ir tas, ko Kristus panāca mūsu labā pie krusta. Šī patiesība ir uzmanības centrā kristiešu vēstī, misijā un Dieva pielūgšanā. Lūk, kādēļ draudze tur Kunga mīlestību katru svētdienu. Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 11. nodaļā no 17. līdz 22. pantam ir rakstīts, bet aizrādīdams uz vienu lietu, es jūs nevaru slavēt, jūsu sanāksmes nenāk jums par labu, bet par ļaunu. Vispirms es dzirdu, ka jūsu draudzes sanāksmēs notiekot šelšanās,
ko es pa daļai arī ticu. Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītie. Kad jūs sanākat kopā, tad nav iespējams turēt tā kunga mīlestību, jo mīlestam notiekot katrs steidzas paņemt savu paša ēdienu, un tā cits paliek nēdis, cits piedzeras. Vai tad jums nav māju, kur varat ēst un dzert, jeb vai jūs Dieva draudzi nicināt un apkaunojat tos, kam nav nekā? Ko lai jums saku, vai lai jūs slavēju? Šī lietā es jūs nevaru slavēt. Lūk, Kristus krusta nozīmes apziņas trūkums viņu vidū. Kristus krusts mums atgādina galveno. Krusts mums dod pilnīgu liecību par Dievu, par viņa vēsti, par viņa misiju. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Un video evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.